Mārtiņa apsveic ar uzvaru, otrā spēle un arī šoreiz mēs uzvaram Franciju. Kāds bija šis mačs? Jā, ļoti forši savu fanu priekšā uzspēlēt mājās ar 2 uzvarām. Tā kā patīkams emocijas un atgūt to spēles garšu atkal. Tā kā ļoti interesants spēles. Es domāju, skatītājiem arī bullīšu overtimes. Daudz bullīšu samatām iekšā. Tā kā viss forši. Šis mačs nebija tāds nedaudz sīvāks, Franči sitās vairāk pretīm un agresīvāk šodien bija? Noteikti. Francija izgāja šito spēli mazliet citādāk kā pagājušo. Daudz aktīvāk, daudz sitās, skrēja visur ātrāk. Tā kā noteikti sagatavojās viņi pavisam citādāk, bet kas mums ir svarīgi, mēs vinējām šo spēli, mums ir 2 uzvarētas pārbaudas spēles pret frančiem. Un jā, tagad viss patīkam, varam doties pa saviem ceļiem atkal. Priekš sevīm ieguva pozitīvas emocijas? Jā, viennozīmīgi. Mazliet citādāk hokeju šeit spēlējam, tā kā vairāk uzbrukoši, deva vairāk man, uzticējās vairāk nekā manā klubā, tā kā tur ir bišķi citādāks hokejs, bet jā. Bullīši, gandrīz angliski sakot, copy-paste sanāca arī tev pašam. Kāpēc tā? Jā, ja strādā, tad nevajag mainīt laikam. Kā jau teicu iepriekš, ļoti patīkam, ka mēs daudz bullīšus iemetām. Tas jau arī priekš skatītājiem forši, tā kā, jā, uzvar ir uzvar. Varbūt var pāris komentārs vārds ar Milbergu, viņš debitēja un, teiksim, izdevās arī uzvarēt. Jā, ļoti forši mēs visi jutām līdzi, viņam, protams, neiedeva visu spēli, bet uz beigām Haris iedeva arī uzspēlēt Latvijas izlasē debitēt. Tā kā es domāju, ka viņam tās emocijas būs uz ilgu laiku un prieks par viņu. Paldies, Mārtiņ. Paldies.